Jēzus Seforisā, Betūlijā, Kedesā un Jezraēlā. Pēc tam Jēzus ar 3 mācekļiem devās pāri kalniem uz Seforisu, kura atradās 4 ceļu stundu attālumā no Nāceretes. Te viņš apmetās pie Marahas, kas bija Annas jaunākā māsa. Marahai bija meita un 2 dēli, kuri valkāja garas baltas drānas. Viņus sauca Arastārijas un Koharijas. Vēlāk viņi abi pievienojās Jēzus mācekļiem. Vissvētā jaunava, Marija Kleofa un citas sievietes arī atradās ceļā uz Seforisu. Jēzum te nomazgāja kājas, bet nākošajā dienā sarīkoja svinības. Jēzus pārnakšņoja Marahas mājā, kas senāk bija piederējusi Annas vecākiem. Seforisa bija liela pilsēta. Te dzīvoja 3 sektu piederīgie – farizejas, saduceji un esēnieši. Te bija arī 3 skolas. Pilsēta bieži cieta karos, bet pašlaik no tās nav palikušas pāri pat pēdas. Jēzus te palika vairākas dienas, mācot un aicinot pieņemt kristību no Jāņa rokām. Tanī pašā dienā viņš mācīja 2 sinagogās, vienā augstākā un lielākā, otrā mazākā. Lielākajā pulcējās farizeji. Tie bija naidīgi pret Kristu un kurnēja pret viņu. Tur bija arī sievietes. Mazākajā esēniešu sinagogā sievietēm nebija vietas. Te Jēzu labprāt pieņēma. Kad Jēzus mācīja saduceju skolā, notika kaut kas pavisam negaidīts. Seforisā bija daudz apsēsto, ārprātīgo un vaiprātīgo. Tos visus mācīja viņu skolā, kas atradās pie sinagogas. Mācībās un dievkalpojumos, kas bija domāti veseliem cilvēkiem, tiem nebija jāpiedalās, bet tikai atsevišķā priekš viņiem ierīkotā nodalījumā. Pēc apsēstības pakāpes tie bija sadalīti grupās, un katru grupu uzraudzīja sargs ar sitamo nūju. Redzēju, ka pirms Jēzus ienākšanas skolā saduceju mācības laikā viņi raustījās konvulsijās, bet sargi ar sitieniem viņus atkal nomierināja. Kad Jēzus ienāca, viņi sākumā bija mierīgi, bet pēc brīža te viens te otrs sāka saukt. Tas ir Jēzus no Nāceretes, dzimis Betlēmē, kur viņu godināja gudrie no austrumiem, bet viņa māte atrodas pie Marahas. Viņš tagad iesāka jaunu mācību, to nevar izturēt. Tādā veidā šie apsēstie izklāstīja visu Jēzus dzīvi un visu viņa līdzšinējo darbību. Tad sāka klaigāt visi reizē un izcēlās liels apjukums. Tad Jēzus pateica, lai viņus visus atved pie viņa, pie sinagogas, un izsūtīja 2 mācekļus, lai tie savāc visus tos, kas ir tādā pašā nelaimē, un ved pie viņa. Īsā laikā pie viņa sanāca vairāk nekā 50 šo nelaimīgo, un tiem apkārt liels daudzums ziņkārīgo. Bet šie nelaimīgie nebeidza klaigāt. Tad Jēzus teica, gars, kas caur jums runā, ir no elles, un lai viņš griežas uz turieni atpakaļ. Vienā mirklī visi apklusa un izveseļojās. Redzēja, ka daudzi no viņiem nokrita viņa priekšā zemē. Šīs izveseļošanās dēļ pilsētā sacēlās nemiers. Jēzum un viņa mācekļiem draudēja briesmas. Nemieri nāca tik tālu, ka mācītājam nācās paslēpties kādā mājā, bet naktī atstāt Seforisu. Jēzums sekoja 3 viņa mācekļi un Marahas dēli, Koharijs un Aristārijas, kā arī svētās sievietes.
Jēzus māte ļoti uztraucās un noskuma, jo pirmo reizi redzēja savu dēlu tā vajātu. Viņa norunāja, ka izies no pilsētas pa vienam un satiksies aiz pilsētas pie kokiem. Tad visi kopā dosies uz Betūliju. Lielākā daļa no izdziedinātajiem pieņēma no Jāņa kristību, un vēlāk pievienojās Jēzus piekritējiem. Betūlija ir tā pilsēta, kuras aplenkuma laikā Judīte nogalināja Holofernesu. Betūlija atrodas kalnos, dienvidu austrumu virzienā no Seforises. No kalna paveras brīnišķīgs skats uz apkārtni. Netālu no šejienes Magdalumā atrodas Magdalēnas pils, kurā tolaik valdīja pārpilnība. Betūlijā ir arī pils, bet visā apkārtnē daudz aku. Jēzus un viņa mācekļi apmetās kādā mājā Betūlijas priekšpilsētā. Te ieradās arī Marija un svētās sievietes. Dzirdēju, ka Marija lūdza Jēzu, lai viņš pārtrauktu mācīt, jo ir iespējams, ka sakarā ar mācīšanu var atkal sākties nemieri. Bet Jēzus atbildēja, ka viņš pats zina, kas viņam darāms. Tad Marija atkal jautāja, varbūt mums tagad ir jāpieņem kristība no Jāņa? Jēzus viņai nopietni atbildēja, kāpēc mums tagad jāpieņem kristība? Vai tas ir vajadzīgs? Es vēl staigāšu un pulsināšu cilvēkus un pateikšu, kad būs vajadzīgs pieņemt kristību. Marija apklusa tāpat kā Kānas kāzās, un kopā ar pārējām sievietēm devās uz Betūliju. Redzēju, ka visas šīs sievietes pieņēma kristību pēc vasaras svētkiem Betsaidas dīķī. Sabatā Jēzus mācīja sinagogā, un viņu klausījās daudz apkārtnes iedzīvotāju. Arī Betūlijā redzēju daudz apsēsto un vaiprātīgo, kas sēdēja pie pilsētas ceļmalās un uz ielām. Jēzum garām ejot, tie nomierinājās un daudzi izveseļojās. Pilsētnieki par to brīnījās un teica, šim cilvēkam piemīt tāda pat vara kā senajiem praviešiem, un ka viņam parādoties šie nelaimīgie nomierinājās un izveseļojās. Šie cilvēki sajūta, ka Jēzus ir viņiem palīdzējis, tāpēc visi devās uz māju, kur Jēzus bija apmeties, lai viņam pateiktos. Jēzus viņus pamācīja, mudināja pieņemt kristību, un līdzīgi Jānim runāja par tiem diezgan bargi. Betūlijas iedzīvotāji ļoti cienīja Jēzu un viņa mācekļus, un negribēja pieļaut, ka tie dzīvotu priekšpilsētā. Viņi pat strīdējās savā starpā, pie kura Jēzum apmesties. Tie, kuri nevarēja uzņemt Jēzu savās mājās, lūdza, lai kaut viens no 5 viņa mācekļiem apmestos pie viņiem. Taču viņi visi palika kopā ar Jēzu, kurš apsolīja aicinātājiem, ka padzīvos pie viņiem visiem pēc kārtas. Taču viņu rūpes par Jēzu un mīlestības izrādīšana pret viņu bija pavisam savtīga. Viņiem bija blakus nodoms, uzņemot pie sevis jauno pravieti. Viņi gribēja atgūt pilsētai labo slavu, ko bija pazaudējuši caur tirgošanos un caur sakariem ar pagāniem. Viņos vairs nebija īstās taisnības un mīlestības. Atstājis Betūliju, Jēzus mācīja ielejā zem kokiem. Kopā ar viņu bija 5 mācekļi un vēl kādas 20 personas. Svētās sievietes jau pirms Jēzus devās ceļā uz Nācereti. Jēzus atstāja Betūliju, tāpēc, ka vienmēr viņam apkārt pulcējās liels ļaužu pulks. No plašas apkārtnes pie viņa veda slimos un apsēstos, bet Jēzus pagaidām vēl negribēja tik atklāti darboties kā dziedinātājs. Jēzus devās tālāk, atstājot aiz sevis Galilejas jūru.
Pilsēta, kurā viņš tagad mācīja, bija seno esēniešu vai praviešu mācību vieta. Uzkalniņš bija pārklāts ar zāli, to iežogoja dambis, uz kura varēja sēdēt un atpūsties. Pie Jēzus bija ap 30 cilvēku. Vakarā redzēju, ka viņš ar biedriem nonāca nelielā pilsētiņā ar sinagogu, stundas ceļa attālumā no Nāceretes. Iedzīvotāji labprāt pieņēma Jēzu un ierādīja viņam atpūtas vietu lielajā skaistā mājā. Te Jēzum un mācekļiem nomazgāja kājas, iztīrīja ceļa apģērbus un sagatavoja mielastu. Te Jēzus mācīja sinagogā. Svētās sievietes jau atradās Nāceretē. Nākošajā dienā Jēzus devās uz Jūdas attālo levitu pilsētu Kedesu vai Kizionu. Te Jēzum sekoja 7 apsēstie, kuri vēl skaļāk kā Seforisas slimie izkliedza Jēzus sūtniecību un viņa dzīves vēsturi. Jēzus satikt izgāja priesteri un jaunekli garos baltos tērpos. Šeit Jēzus nedziedināja apsēstos, jo priesteri tos bija ieslēguši kādā mājā, lai tie netraucētu. Toties vēlāk pēc savas kristības Jēzus tos izdziedināja. Jēzu te uzņēma diezgan laipni, bet, kad Jēzus iesāka mācīt, viņam jautāja, ar kādām tiesībām viņš to dara un no kurienes viņam tādas pilnvaras, jo viņš taču esot Jāzepa un Marijas dēls. Bet Jēzus tiem atbildēja, ka tas, kas viņu sūtījis un kura dēls viņš ir, pasludināšo to pie viņa kristības. Par to un par Jāni Jēzus vēl daudz ko runāja. Te Jēzus mācīja uz kalniņā, kas atradās pilsētiņas vidū. Tur bija ierīkota šim nolūkam pajumte ar niedru jumtu. No šejienes Jēzus gāja pāri ganu apvidum, kur otrajā lieldienu laikā izdziedināja spitālīgo, un pēc tam, kur otrajā lieldienu laikā izdziedināja spitālīgo, un kur pēc tam mācīja daudzās vietās. Sabatā viņš kopā ar saviem mācekļiem ieradās Jezraēlā, kurā ir daudz dārzu, vecu ēku un torņu. To šķērso galvenais jeb karaļa ceļš. Daudzi no viņa ceļa biedriem ieradās tur pirms Jēzus. Pēc tam ieradās viņš pats 3 personu pavadībā. Šīs pilsētas iedzīvotāji stingri ievēroja ebreju likumus. Tie nebija esēnieši, bet tā sauktie nācerieši. Īsāku vai garāku laiku sprīdi tie bija solījušies dzīvot atturībā. Te bija skola un dažas mājas. Jaunekļi dzīvoja vienā, bet jaunavas citā mājā. Arī laulātie svinīgi solījās ilgāku laiku dzīvot atturībā. Šī laikā vīrieši dzīvoja blakus jaunekļu mājai, bet sievietes jaunava mājā. Viņi valkāja baltas vai pelēkas drēbes. Viņu priekšnieks valkāja garu pelēku tērpu, kurš lejas daļā bija rotāts ar baltiem bumbuļiem un bārkstīm. Josta bija plata ar baltiem rakstiem. Ap vienu roku viņš valkāja saiti, kas bija izgatavota no balti pelēkas rupjas drēbes, tik stipras kā galdauts no šķērtelētiem diegiem. No tās nokarājās īsi gali ar bārkstīm. Virs tā bija it kā apkakle vai apmetnītis, līdzīgi kā argosam, esēnietim, tikai pelēkā krāsā. Priekšā apmetnim bija piestiprināts spožs disks, bet aizmugurē bija it kā sapogāts vai sasiets. Piedurknēm bija plati atloki. Viņi visi valkāja apaļas melnas spīdīgas ķepuras, uz kurām virs pieres bija uzrakstīti kaut kādi vārdi, bet galvas vidū to rotāja 3 kopā savienoti pušķi. Pušķis un cepures malas bija baltā un pelēkā krāsā. Viņiem bija gari viļņaini mati un bārdas.
Ilgi domāju, kurš no apustuļiem bija tiem līdzīgs. Beidzot atcerējos, ka tas bija Pāvils, kurš pirms savas atgriešanās valkāja tādas drēbes un matus. Viņš piederēja pie nāceriešiem, un arī vēlāk redzēja viņu starp tiem. Garus matus viņa nēsāja līdz solījumu salikšanai, bet pēc tam nogrieza un tos upurēja. Reizē upurēja arī baložas. Pie solījuma izpildīšanas viņi varēja aizvietot viens otru. Kopā ar viņiem Jēzus svinēja sabatu. Jezreela ir atdalīta no Nāceretes ar kalniem. Netālu atrodas saka, pie kuras atpūtās Saulis ar savu karaspēku. Sabatā Jēzus mācīja par Jāņa kristību, runāja arī par to, ka viņu dievbijība ir teicama, bet katrs pārspīlējums ir bīstams. Dažādi ir pestīšanas ceļi, bet atšķirība no pārējiem var viegli pārvērsties sektā. Lepni un ar nicinājumu tie noraugās uz tiem nabaga brāļiem, kuri nevar viņiem līdzināties un kuriem pienākas stiprāko atbalsts. Jēzus mācība te bija īsti derīga, jo šī apvidus nomalēs dzīvoja jūdi, kuri bija nonākuši pagānu iespaidā. Tiem trūka īstas vadības, jo nācerieši no viņiem nošķīrās. Jēzus apmeklēja arī šos viņu mājās, pamācīja un skubināja uz kristību. Nākošajā dienā Jēzus piedalījās mīlestā pie nāceriešiem. Pārrunāja apgraizīšanas un kristības savstarpējo sakarību. Pirmo reizi dzirdēju Jēzu runājam par apgraizīšanu, bet viņa vārdus pilnīgi neatceros. Jēzus runāja, ka apgraizīšana ir savs pamats, bet tas izbeigsies tad, kad Dieva izraudzītā tauta vairs nebūs miesīgi izcēlusies no Ābrahama, bet gan garīgi caur kristību svētajā garā. Ļoti daudzi no nāceriešiem kļuva kristicīgi. Tomēr daudzi no viņiem tik ļoti turējās pie jūdu likumiem un negribēja savienot jūdeismu un kristicību, ka no tiem izveidojās maldu ticība.